Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Nu ko, varbūt sākam? Pastāst, kur mēs atrodamies? Mēs šobrīd atrodamies Jelgavā, My Cabin ražotnē, kur mēs ražojam mūsu moduļu mājas, lai viņas taptu visas iekštelpās pēc iespējas ātrākos izpildes termiņos un par fiksētām cenām klientam. Ģirt, kas ir My Cabin un ko jūs darat? Jā. My Cabin principā ir uzņēmums, kur galvenā misija un vīzija ir radīt kvalitatīvus produktus dzīvošanai. Un, kā jau mēs dotajā brīdī redzam, šobrīd ir taps arī jauns produktu zīmols Future Home, bet tas ir tā kā, tiešām jauns zīmols tādēļ, kad produkts prasa tā kā jaunu nosaukumu Future Home, tāpēc, ka tā māja gatava nākotnē, bet tāpat tās arī grib pieminēt, ka mums noteikti būs aizvien jauni produkti un iespējams ar jauniem nosaukumiem, bet My Cabins ir uzņēmums, kurš rūpējās par šo produktu izstrādi, ražošanu, piegādi, garantiju, ilgmūžību, un tas ir tas mūsu lielais ceļš ejamais. Un tas arī ir My Cabin. Jā, dotajā brīdī mums jau produktu portfelī ir bišķi virs 10 produktiem, es teiktu 10. Protams, ka viņiem ir daudz un dažādas konfigurācijas, kas iespējams to klāstu var arī tā palielināt, bet dotajā brīdī mēs jau strādājam pie jauniem produktiem, kurus mēs prezentēsim daļu māja izskaņā, daļu otrajā vasaras pusē, un noteikti nākamgad arī mēs nāksim ar lieliem jaunumiem, un mēs nebaidamies arī iet vairākos stāvos, pie kā mēs strādājam, jo dienas beigās mēs jau gribam parūpēties par diezgan lielu to nozares daļu. Jā, es redzēju, ražošanā jums bija moduļu māja, kas bija 2 stāvu arī. Jā, arī dotajā brīdī mums ir pirmie moduļi, kas ir 2 stāvu, kur mēs ražojam modulārajā tehnoloģijā. Un, mēs zinām, ka tas ir labākais veids, kā to ražot. Un, protams, tur ir laiks to produktu izstrādāt, uzražot, pārbaudīt, vai viss strādā. Protams, pie pirmās reizes vienmēr būs kaut kādas izmaiņas, uzlabojumi. Tas ir mūsu foniņā, bet tas ir tas interesantais šajā nozarē, kad vienmēr var atrast risinājumu, lai tas produkts būtu gala beigās ļoti labs. Kāda ir minimālā platība un kāda ir maksimālā platība, ko jūs esat projektējuši, būvējuši? Dotajā brīdī minimālā ir 17 kvadrātmetri, lielākā dotajā brīdī ir 124 kvadrātmetri, ko mēs arī esam uzražojuši, bet tajā pašā laikā šeit un tagad mēs arī varam uzprojektēt arī 200 kvadrātmetri, ja klientam ir tādas vēlmes. Protams, tas laiks būs bišķi ilgāks, tā kā projektēšanas laiks, saskaņošanas laiks, bet no mūsu ražošanas, mūsu ražošanas procesiem tas ir iespējams, un uz to mēs arī ejam. Kāds ir populārākais modelis jūsu mājām? Dotajā brīdī, ja runājam par skaitu, tad My Milo Long māja, kurā mēs dotajā brīdī atrodamies, kas vairāk ir kā brīvdienu māja, kuru mēs tā kā Baltijā tirgojam, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, bet ļoti spilgti var redzēt, ka dotajā brīdī liels pieprasījums ir pēc Milo 60 mājas, kurai ir dzīvojamā platība 65 kvadrātmetri, tā ir tā divstāvīgā māja, kas bija ražotnē, un Future Home produkti, ko mēs tikko īstenībā prezentējām, ir pagājis nepilns mēnesis, un interese ļoti liela, bet mēs ļoti labi saprotam, ka šādu te projektu realizēt ir nepieciešams +- gads, kamēr klients saprot, ka viņš viņu grib, mēs izrunājam visas nianses, saskaņojam, parakstam līgumu un uzražojam viņu piegādājam. Es skatos, ka pārsvarā jūs visas mājas ir melnā krāsā. Ir arī iespējams, baltā vai bēšā?
Jā, šo es ļoti gribētu izcelt. Mēs paši esam identificējuši, ka MyCabin dotajā brīdī asociējās ar antracītu tumšo krāsu, bet iespējams ir pilnīgi visas krāsas. Arī mūsu mājaslapā var redzēt 6, ko mēs definējam, bet, ja ir vēlme pēc krāsām, tad tā tiešām no tā nevajag baidīties. Tas viss ir iespējams, un arī konfigurācijas mums ir iespējams daudzas un dažādas, un mēs esam ļoti pretim nākoši ļoti ātri, un principā visu pie mums var atrisināt. Vienkārši mēs to tā varbūt neuzsveram. Mēs ļaujam klientam pašam atrast ceļu pie mums, saprast, kad mēs esam tas ražotājs, ar ko viņš grib strādāt, un tad arī mēs to darbu uzsākam. Kāpēc tieši moduļu mājas jūs būvējat? Moduļu mājas, es domāju, ka sabiedrība varbūt dažādi to uztver, bet galvenā doma, ka tās ir koka karkasa mājas, ko mēs būvējam, un modulārā tehnoloģija tas vairāk ir, kad mēs ražojam mājas moduļos, kuras savieno kopā un tādā veidā dabūna gatavu dzīvojamo māju. Un tie nav paneļu risinājumi, tā nav būvniecība uz vietas, jo tā galvenā mūsu misija ir visus darbus maksimāli veikt šajā ražotnē, attiecīgi, lai tas produkts būtu maksimāli kvalitatīvs un pēc iespējas ātrāk pēc procesiem uzražots. Man tāda sajūta, ka šobrīd vēl cilvēkiem ir aizspriedumi pret koka un moduļu mājām. Es pats pēdējos 3,5 gadus dzīvoju koka karkas mājā un tik labi neesmu jūties nekur iepriekš dzīvojot betona mājās, mūra mājās, bet es arī negribu neko slikti teikt par mūra mājām. Ja tur ir parūpējušies par rekuperāciju, ventilāciju, tur arī viss ir labi silti un patīkami. Jautājums, cik tas ir ilgtspējīgi. Bet mēs tieši vakardien īstenībā ar komandu diskutējām. Bija tāda pasaka par siventiņiem, kur uzvarētājs bija siventiņš, kuram bija mūra māja, un īstenībā tur jau rodas visi tie aizspriedumi. Bet īstenībā mums ir jādomā par to, par ilgtspējību, par to, lai ir patīkami dzīvot, un pats galvenais, lai tiešām mēs šo produktu varam uzražot kvalitatīvi ātri un parūpēties par to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku sabiedrības daļa var dzīvot foršos mājokļos. Ja es gribētu uzbūvēt sev apmēram 100 kvadrātmetru māju ar 3 guļamistabām, ko tu man varētu varbūt ieteikt no savu klāstu? Ja tās ir 3 guļamistabas, tad tas noteikti ir mūsu jaunais produkts Future Home 5, kuram kopā ir 5 istabas, 1 dzīvojamā 4 guļamas aptuveno. Tavā gadījumā tas būs Future Home 4 ar 3 guļamistabām. Un tas ir mūsu jaunais produkts, par ko var iepazīties mūsu mājaslapā, kur mēs esam izstrādājuši kopā ar arhitektiem. Tā galvenā doma ir pirmais, lai pērkot produktu pie mums, klientam vienmēr blakus ir arhitekts, kurš parūpēsies no paša sākuma līdz pašām beigām, visu skaņošanas procesu, nodošanu eksploatācijā, kas ir iekļauts cenā. Tad attiecīgi mēs to produktu esam izstrādājuši tā, lai tiešām nebūtu nekā lieka, bet par visu būtu padomāts. Tas ir tā mūsu galvenā vērtības, izstrādājuši šo te produktu. Un tad attiecīgi, pat cik mēs viņu ražojam moduļos, tad mēs viņu varam uzražot to ātri un pa fiksētu cenu. Un es pats personīgi negribu stāstīt, kā mēs siltinam sienas, kādus mēs logus izmantojam. Es vienkārši gribu, lai klients var nomērīt, kāda ir gaisa kvalitāte mājā un kāds ir elektrības rēķins. Tad man nestāstīsi šodien, kāds jūs logus izmantojat? Es varu pastāstīt, mēs izmantojam 3 tiku divpakašu alumīnija logus, kurš arī pārstrādājams materiāls, kurš ir viegli ātri uzražojams un kurš nodrošina vajadzīgo energoefektivitāti. Varbūt var pastāstīt, no kā sastāv konstrukcija, kā tiek būvēta māja, jumts, sienas, starpsienas? Principā tas process ir tāds, ka pirmajā ražošanas nodalījumā tiek viss sazāģēts, viss karkas, tiek izveidots moduļu grīda sienas jumts, tad viņš tiek virzīts uz nākamo ražotnes daļu, kur arī viņš tiek pilnībā pabeigts līdz došanai uz zemes gabaliem. Konstrukcijā izmantojam koku konstrukciju, un tad attiecīgi viņu siltinām Future Home 4 gadījumā koku šķietru, tad izmantojam nepieciešamās plēves, jumta konstrukcija attiecīgi ir PVC, pārklājums, kam ir 50 gadu garantija, vācu ražotājs, dotajā brīdī tirgu līderis. Grīda? Grīda arī ir koka konstrukcijas panelis. Visas mājas mēs uzstādām uz punktveida pamatiem, attiecīgi uz skrūpāļiem, kam mēs ticam, kurus arī var pārstrādāt pēc 10, 20, 30, 50 gadiem, neatstājot zemes gabalā nekādas betona
izstrādājums. Siltumizolācija. Grīdā mums ir 350 mm kokšķiedras, sienās ir 300 un jumtā ir 400 mm kokšķiedra. Tātad jūs man esat uzbūvējuši māju, ļoti smuku no ārpuses. Kas būs iekšā? Jā, iekšpusē, ja mēs runājam par Future Home 4 māju, tad būs pilnībā pabeigta iekšējā apdare. Sienā mēs izmantojam zviedru ražotāju Forestī plāksnes. Kas tās ir par plāksnēm? Tās ir kokšķiedra plāksnes, kuras principā tā kā savienojās kopā, un tie nav nekāda nepieciešama slīpēšana, špaktelēšana. Principā tie tiek tikai 2 reizes nokrāsot, un sienas ir gatavas. Jo tas arī mums ir ļoti svarīgi, ka ražošanas procesā nav nekādi netīrie darbi. Mēs tā kā maksājam daudz vairāk par pašu izējumateriālu, bet mēs iegūstam uz procesu, uz ātrumu, uz kvalitāti, un mēs ticam tam materiālam. Kāda ir vēl apdares materiāli? Grīda? Grīda ir parkets. Mēs uzskatām, ka tas produkts ir tik augstvērtīgs, ka mēs negribam izmantot laminātus, vinilus. Mēs gribam likt parketu. Tad, attiecīgi, durvis ir koka, vai nu tās ir baltas, vai nu ozolkoku finierējums, kā klients vēlās. Tad, ja runājam par elektrību, tad visās telpās ir lampas, spotlaiti, gaismas sliedes, rozetes slēdži. Šajā gadījumā rozetes slēdži ir Schneider Electric. Tad par sanmazgliem runājot, ir Grohe iebūvējumie podi. Mēs esam izvēlējušies dotajā brīdī PA izvietnes, jo tas arī ir Latvijas uzņēmums, kam mēs ticam. Un, attiecīgi, vannas istabās duša ir flīzēts dušas traps. Un visi krāni ir Grohe dušas un krāni. Un virtuves? Virtuve arī ir iekļauta cenā, pilnībā mēbelēta, un visa tehnika ir elektroliks. Pat ar visu tehniku? Jā, virtuvē, jā. Tā kā virtuve viss sanmezgli ir nokomplektēti, izņemot man pašam jāiegādājas mēbeles. Jā, mēbeles tev ir jāiegādājas, bet vēl es gribu piebilst, ka cenā ir iekšā arī ventilācija, rekuperācija, apkure, kas ir tomēr milzīgas izmaksas. Un, ja mēs skatāmies visu to produktu kopumā, tad, kā jau minēju, ir arhitekti no sākuma līdz beigām, un arī cenā ir iekšā terases, šķūnis, nojumi 2 mašīnām, āra krāna, āra rozetes, visādas tādas āra apgaismojums, arī tā kā ienākšanas terase pa galvenajām durvīm, pilnīgi pabeigta arī ārējā apdare, tā, kad tiešām tā mājai nav jāpieliek roka. Tas ir tas mūsu galvenais uzstādījums, lai klientam tā kā iedot atslēgas no produkta, ko viņš var ne tikai tā kā iekārtot, bet uzreiz arī izbaudīt. Ja mēs runājam par to Future Home 4, vai jums ir jau zināms, kāda man varētu būt apkures rēķini? Jā, dotajā brīdī, ja dzīvo ģimene, tad apkures rēķini varētu būt plus-mínus 50-60 eiro ziemā, kas būtu pilnīgi viss, gan apkure, rekuperācija, apgaismojums, ūdens. Tad tas sanāk viens elektrības rēķins? Viens elektrības rēķins, jā, viss. Aptuveni 50 eiro mēnesī, tas ir cauri gadu, varētu būt. Jā, tas ir atkarīgs, kāds ir elektrības piesvaigums, bet pēc aprēķiniem ir Future Home 4 53 kWh uz kvadrātmetru gadā. Tad, attiecīgi, ja tu esi elektrību patērē kā pēc biržas, tad dotajā brīdī vidējā cena ir ap 8 centi. Ja ir piesvaigums par 13 centiem, tur būs tā nobīde, bet tur jāskatās katram savs elektrības rēķins. Tu iepērc elektrību pēc biržas cenām? Jā, es personīgi, es esmu ļoti apmierināts. Vai jums ir zināma, kāda ir Future Home 4 energo klase? A energo klase. Kāda ir cena jūsu mājām? Jā, Future Home 4, pat cik mēs par viņu visvairāk runājam, tad cena ir 245 000 eiro. Cenā ir iekļauts PVN, ko gribu uzsvērt un gribu arī aicināt sabiedrību maksāt oficiāli, jo nozare liela ļoti svarīga, bet tajā pašā laikā šajā cenā ir iekšā, kā jau mēs minējām, pilnīgi pabeigta gatava māja ar arhitektiem no sākuma līdz beigām, mēbelēta virtuve elektrolikas tehniku, apkura, rekuperācija, terase, kas ir ļoti liela izmaksas, šķūnis, nojumi 2 mašīnām un, attiecīgi, pilnīgi viss, lai dzīvotu, lampas, slēdži, durvis, pat koridorā skapis iebūvējams, lai ir kur nolikt drēbes, teiksim tā, jo tas pats galvenais mūsu redzējums tiešām ir, lai klients nopērkot māju, tad, kad ir pienācis termiņš, viņu saņem, viņš var tiešām atbraukt, nolikt drēbes skapī, aiziet, uztaisīt kafiju, tēju, vakariņas, aiziet nomazgāties un gaidīt, kad viņam piegādās visas mēbeles. Viņš to jau nav izdarījis līdz tam brīdim. Piegādes izmaksas arī iekļautas cenā?
Jā, tie cenē pilnīgi viss, nav nekādas papildus izmaksas. Vienīgais, kas ir, tas ir saistībā ar konkrēto zemes gabalu, vai viņam ir jātaisa ģeoloģiskā izpēte, jāmaksā valsts nodeva par nodošanu eksploatācijā, uzmērīšanu. Tur ir kaut kādi maksājumi, kas ir, bet to jau pie līguma slēgšanas mūsu arhitekti visu konkrēti izstāsta, tā kā apsakojot konkrēto zemes gabalu, saprotot, vai komunikācijas jau ir, vai viņas ir jāizbūvē. Protams, ka labiekārtošanas darbi, sēta, bruģis, tas viss arī maksā ļoti lielu naudu, un tāpēc mēs arī mēģinām mājaslapā parādīt piemērus, cik tas izmaksā, un tur jau ļoti daudz var iztērēt, un mūsu tas redzējums arī ir paredzēt tos izdevumus, jo mēs jau gribam, lai tas zemes gabals kā kopums ir pabeigts, nevis tikai uzlikta māja. Tātad par MyCabin un FutureHome 4 izmaksām. Te ir diezgan vienkārši, jo mēs iegūstam māju pilnībā aprīkotu uz pamatiem. Jā, tātad māja iekšējā platība ir apkurināma platība 94 metri, bet kopējā ir plus 60 metri, plus nojumes, terases, kopā 154. Es paņēmu vidējos, kur tiks rēķināta kvadrātmetra izmaksas 120 metri. Un tātad mājas izmaksas kopējās mums ir 245 000, ieskaitot PVN, kurā ir iekļauta apdare, virtuves tehnika, pats kapis, un mums ir nepieciešams iegādāties zemi. Te es kā iepriekš arī liku 30 000 eiro zemes iegādi kaut kur Pierīgā. Ja mums ir nepieciešams komunikācijas un teritorijas labiekārtošana, tad tie es ieliku vēl 15 000. Un, ja mēs gribam, un mēs laikam gribēsim uzlikt saules baterijas 12 kW ar valsts subsīdiju plus vēl 4500. Kas mums kopā dod mājas kopējās izmaksas aptuveni 295 000, kas uz 120 kvadrātmetriem sanāk 2454 eiro. Bet es papētīju MyCabin mājaslapu, un es uzgāju arī divstāvīgu projektu, kuram dzīvojamā platība ir 110 metri. Un, ja kāds grib divstāvīgu projektu, tad ir vēl tāda lūk iespēja. Un šeit, te var apsīties video, pat kā tā māja izskatās. Un šeit būtu tas mājas izmaksas iegādes aptuveni 238 000, tas būtu ar pilnu apdari. Tā kā ir arī tāda alternatīva. Bet, kā jau Ģirds teica, ir arī mazāki, savādāki projekti. Kontakti ir aprakstā zemāk, tā kā droši dodieties uz Jelgavu, zvaniet, viņi būs priecīgi jūs satikt un ieteikt vislabāko risinājumu. Un mums vēl palikusi kārtējā konkursa izloze. Un pagājušais konkursa jautājums bija, cik ātrā laikā RB&B komanda ir uzbūvējusi māju, kurā es viņu intervēju. Un pareizi atbilde bija 4 nedēļas. Un tūlīt mēs izlozēsim pareizās atbildes laimīgo. Tātad lozējam laimīgo, rakstam iekšā YouTube linku. Fetch, anything goes, continue, pick a winner. Un laimīgais vinētājs mums ir lietotājs ar kontu IGDV8EQ. Super, apsveicu. Tā kā sazinies ar mums, lai varētu vienoties, kā mēs tev nodosim šo dāvanu karti. Un nākamais konkursa jautājums mums ir, ar kādu virtuves tehniku aprīko FutureHome 4 virtuves iekārtas. Spiediet like, pierakstieties kanālam, ja jūs vēl neesat to izdarījuši, un rakstiet savu atbildi komentāros. Nākamajā sērijā mēs dosimies uz Drēliņiem, kur tiek attīstīts privātmāju ciemests. Apskatīsimies, ko viņi tur būvē. Tiekamies jau nākamajā trešdienā.